Patiesībā pat stress, viena no lietām, kas var radīt stresu, ir to lietu darīšana, uz kurām Dievs jums nav devis svaidījumu. Mans vīrs ir, dažkārt es brīnos, vai Deivs vispār zina, kas ir stress. Viņš ir ļoti mierīgs, saprotat? Vieglākais cilvēks pasaulē, ar kuru sadzīvot. Ļoti pacietīgs, ātri piedod, laipns. Viņš vienkārši, viņš vienkārši nestreso. Un viņš pats to sauc par trīci. Bet patiesībā tas ir, viņš jūta stresu, viņš trīcēja iekšienē, saprotat? Tā iekšējā sajūta. Redziet, viņš atklāja, ka dara kādu lietu, ko bija darījis jau ilgu laiku, bet Dievs negribēja, lai viņš to dara. Un mūsu meita to pamanīja un pateica viņam. Un viņš pārtrauc to darīt. Trīce pazuda. Pastāv iespēja, ka jūs šobrīd darāt lietas, kurās Dievs vairs nav ar jums, un tādēļ jūs esat stresā.